Ik gadu uzņēmums Ūdeka mērķtiecīgi turpina modernizēt Ventspils ūdensapgādes infrastruktūru, nodrošināt iedzīvotājiem stabilus un nepārtrauktus pakalpojumus. Kā norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis, šis gads nebija ražīgs ar lielām investīcijām, jo Eiropas fondu līdzekļi nebija pieejami. Tomēr būvniecība un tīklu rekonstrukcija turpinājās, lai gan ievērojami mazākos apmēros nekā iepriekšējos gados. Šogad tika īstenoti projekti tīklu izbūvei, rekonstrukcijai un infrastruktūras atjaunošanai. Šogad, protams, mēs arī par saviem līdzekļiem kaut ko darījām. Izbūvēts vairākas tīklu paplašināšanas maziņu projektiņi. Viens bija Mētru ielā, kur tagad plānots būvēt privātu mājas. Un otra faktiski tāda jaunizbūvēta Airu iela, kur arī aktīvi notiek sadalīto zemju pirkšana un faktiski privātu māju projektēšana un būvniecība. Un līdz ar to tiem jaunajiem zemju īpašniekiem vairs nebūs jādomā par kur ņemt ūdeni un kur novadīt kanalizāciju. Arī bija neliela arī rekonstrukcijas darbiņi. Pērkona ielā tāds lielākais pie Selgas rajona. Tur bija jau tīkli bija pilnīgi veci un vairākas reizes arī tur notika noplūdes. Līdz ar to arī tas bija pieņems lēmums nomainīt šo posmu. Tika veikta arī sistēmas modernizācija ūdens iegūs vietā Oksils Tārgales pagastā. Septembrī 45 metru dziļumā tika nomainīts viens no dziļurbuma sūkņiem, kā arī veikti profilaktiskie urbuma skalošanas darbi. Jaunais sūknis patērē mazāk enerģijas, kas palielina visas sistēmas efektivitāti. Plānots, ka 2 pārējo sūkņu nomaiņa turpināsies nākamgad, nodrošinot pakāpenisku infrastruktūras modernizāciju. Bez tā šogad tika nomainīti kanalizācijas sūkņi 2 sūkņu stacijās. Papildus tam uzņēmums Ūdeka plāno vērienīgu attīrīšanas iekārtu modernizāciju. Šogad tika veikti sagatavošanās darbi, izstrādāti projekti un sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti Eiropas līdzfinansējuma saņemšanai. Projekts ir sadalīts tādās kā 2 aktivitātēs. Pirmā ir aktivitāte, kas notiks pašās notikudeņu attīrīšanas iekārtās. To mēs plānojam nomainīt automātisko vadības sistēmu, efektivizēt attīrīšanas iekārtu darbu. Būs labākas rezultāti gan fosfora attīrīšanā, no fosfora, no slāpekļa, tiks samazināta arī elektrības patēriņa, tiks nomainītas atūdeņošanas iekārtas uz daudz efektīvākam, gan pēc elektrības patēriņa, gan arī tās dūņas nāks daudz sausāks nekā līdz šim. Un otra aktivitāte, tas ir kolektoru izbūve, izvada jūrā rekonstrukcija. Varbūt arī jau agrāk mēs pieminējām, bija vairākas avārijas 4 gadu atpakaļ, un bija tur tāds arī avārijas šo seku likvidēšana. Nedaudz mēs tur to vienu posmiņu nomainījām, bet jebkurā gadījumā tur ir jānomaina 1,8 km garais izvads, kas ir jūrā. Tie darbi arī diezgan sarežģīti. Tie ir rakšanas darbi pašā jūras gultnē. Kopumā šīs aktivitātes projekts ir uz 5,6 miljoniem un 75% no tā tiks līdzfinansēts no Eiropas fondiem. Kopš 2023. gada uzņēmums Ūdeka savas darbības nodrošināšanai izmanto zaļo enerģiju, uzstādot 2 saules paneļu elektrostacijas. 2025. gadā plānots turpināt stratēģijas zaļais kurs īstenošanu, pievēršot uzmanību uzņēmuma ilgspējīgai attīstībai, kas vienlaikus ļaus saglabāt dabas resursus un optimizēt izmaksas. Uzņēmuma komanda aktīvi strādā pie līdzfinansējuma piesaistes dažādās programmās. Pateicoties Altuma atbalstam, Ūdeka plāno aizstāt 2 esošos dizeļdzīnoju transporta līdzekļus ar 2 elektroauto. Šobrīd jau ir saņemts pozitīvs lēmums un tiek organizēts iepirkuma process.